Mēs turpinām izzināt pasauli no dažādām pusēm. Un ir pēdējie pētījumi, kuri apliecina, ka ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē, kas nosaka to, cik vesels tu būsi, cik laimīgs tu būsi, un tās ir attiecības. Tieši tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājusi socionikas eksperti, pasniedzēju, kā arī bloga cilvēktipi.lv veidotāju Eviju Čeprovu. Sveika, Evija! Sveika, Man Madara. prieks, ka tu esi šeit, lai runātu par tik svarīgu tēmu kā attiecības. Un vai tu varētu pateikt, kas ir socionika un kā tu līdz tam nonāci un ko tā risina? Socionika, es to saucu par tādu tehnoloģiju ar pretenziju uz zinātni. Tas ir par to, kā strādā mūsu psihe, jeb mūsu smadzenes, kas notiek šeit mūsu galvā, lai mēs spētu uztvert, apstrādāt un nodot tālāk informāciju. Informācija ir mums visapkārt, tas ir arī mūsu komunikācijas un attiecību pamatā. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, kā ir izveidota tava psihe, kā tu uztver un apstrādā šo apkārt esošo informāciju un, attiecīgi, kā tie citi cilvēki strādā šajos pašos jautājumos un kāpēc tas ir svarīgi tieši attiecību jomā. Tāpēc, ka attiecības ir visu mūsu dzīvi. Ik uz soļa mēs satiekam kādu cilvēku. It īpaši jau mums tāda vislielākā berze un komunikācija ar mūsu pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Un tāpēc tas ir ļoti, ļoti būtiski saprast, ka mēs pasauli varam un drīkstam redzēt atšķirīgi, un ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem mēs spējam vieglāk saprasties, un ir tādi, ar kuriem mums nekad nebūs pa ceļam. Un tas ir vienkārši no dabas ielikts, ir jāpieņem šie spēles nosacījumi, ja tā var teikt, un ar to ir daudz vieglāk dzīvot. Un ja mēs runājam par tādu aktuālo tēmu, kas ir iepazīšanās, šobrīd vispār kā ir ar šo, ņemot vērā digitālo laikmetu, ātri, patīk, nepatīk, kā tas ir palīdzējis vai tieši otrādi iespējams traucē cilvēkam tādas kvalitatīvas attiecības izveidot. Ja mēs runājam par partneri, vīrieti, sievieti vai kādu, kur cits izvēlās to savu pretī, bet tomēr par tām romantiskajām attiecībām. Es esmu tāds cilvēks, kurš uzskata, ka ir ļoti svarīgs rezultāts. Kā tu pie tā rezultāta nonāc, nav nekādas nozīmes. Un man šķiet, ka šis tehnoloģija laikmets ļoti, ļoti palīdz. Tas ir, man liekas, brīnišķīgi, ka šobrīd ir iespēja visiem cilvēkiem, vai viņš ir kautrīgs, vai viņš ir komunikabls, viņš var iet šajās iepazīšanās platformās, viņš var uztaisīt savu profilu, mēģināt komunicēt, censties komunicēt, jo mēs visi zinām, ka ir cilvēki, kuri nekad dzīvē nepieies uz ielas otram klāt vai pat kādā pasākumā. Ja? Tad tehnoloģija šo iespēju dod, man liekas, ka tas ir brīnišķīgi. Ļoti daudz cilvēku, protams, baidās no tā un domā, ārprāts internets noteikti ir pilns ar visādiem maņakiem un sliktiem cilvēkiem, bet man liekas, ka tādu dīvainu cilvēku satikt uz ielas ir daudz lielāka iespēja nekā internetā. Jā. Un socionika tātad palīdz izprast pašam sevi, kā strādā manas smadzenes un kā strādā tā otras smadzenes. Jā. Un kā tas var palīdzēt šajā attiecību veidošanā? Jo iespējams ir kāds, kuram liekas, es tik meklēju to savu īsto un vienīgo un nekas man nesanāk. Un kas varētu būt tāds instruments, ko apstāties, iespējams, atkāpties un saprast, ko es varu darīt pats, saprast sevi, saprast otru, lai tomēr tās attiecības izveidotos? Kā man teica viens labs draugs, socionika palīdz tajā loterijā samazināt to biļešu skaitu, ja? Ka tev nav mūžīgi jāiet un jāmēģina ar katru cilvēku, kas tev vienkārši liekas simpātisks, bet tu ļoti sašaurini to savu meklējumu loku. Pieņemsim, ja tev vajag adīt, tad tu saproti, ka tev ir vajadzīga dzija, bet tam tev nederēs, pieņemsim, diegi vai virves vai zirgu sakas, kas arī ir līdzīgi pēc izskata, bet tu sašaurini to savu meklējumu loku. Un tādā veidā tu ātrāk virzies uz priekšu. Tas var izklausīties diezgan biedējoši, jo liekas, ārprāts, es taču starp visiem nevaru atrast kaut cik patīkamu vai pieņemamu, bet tad man vēl ir jāsašaurina un jāmeklē vēl tips atbilstošais vispār ārprāts. Un kā ir tev pēc pieredzes, vai cilvēki apzinās, saprot sevi, to savu cilvēku tipu, vai tomēr ne līdz galam?
tajā manā komunā, kurā es darbojos un kurā es pulcēju tos, kas ir nonākuši pie manis vai uz konsultācijām vai vienkārši interesējās par socioniku, jāsaka, ka tie cilvēki ir diezgan uzcītīgi tajā sevis pieņemšanā un tāpat arī trenējās citus pieņemt un saprast, jo, ja mums kādreiz likās, ka tas kaut kāds tur jocīgs vai neriktīgs vai nenormāls vai tas ir narciss, tam ir uzmanības deficīta sindroms un vēl kaut kādas lietas, tad tagad jau mēs zinām, ka tas ir tāds tips, ar kuru man visticamāk nav pa ceļam un nav ko tam cilvēkam piesieties un mēģināt viņu kaut kādā veidā pārtaisīt. Tā kā tie, kas ir ieinteresēti labā rezultātā, viņi šai procesā, protams, ka ieguldās. Jā, tas nenotiek vienas dienas laikā, kad izdotos tās jaunās attiecības atrast, bet tie, kas klausa manām instrukcijām, tie ir laimīgi jau gan apprecējušies, gan bērnus radījuši, gan vienkārši priecīgāk un labāk dzīvo. Un kā tad paliek ar to, mīli mani, kāds es esmu, un tāds es esmu, un ja mani nevar pieņemt, vai tā būs tāda veiksmīgi pieaugušā cilvēka stratēģija, vai tomēr ir jāmēģina kaut kādā veidā pielāgoties. Un šeit pat varbūt, ja tu vari dot piemēru, ja ir divi, teiksim, spēcīgi līderi, vai tieši otrādi divi spēcīgi tādi, kur, es gribu, lai tu mani velc, ka viņš arī grib, lai velc, tad mēs tas razums... Spēcīgi velkami. Jā, spēcīgi velkami. Tas razums arī stāv uz vietas, nekas nenotiek. Kā tas ir? Pieņem mani, kāds es esmu, vai tomēr esi gatavs mainīties? Socionika ir burvīga ar to, ka principā šeit strādā tas pieņem mani, kāds es esmu. Respektīvi, tev ir milzīgs atvieglojums uzzināt un saprast, ka tu kādam patiksi tāds vai tāda, kāda tu esi šobrīd. Protams, augt un pilnveidoties nevienam nav aizliegts un jebkurās attiecībās un personīgi arī savā dzīvē, bet principā mēs katrs esam radīts tieši tāds, kāds mēs esam, tāpēc, ka kaut kur ir tāds cilvēks, kuram vajag tieši tādu komplektu, kāds ir tev ar tavām raksturiezīmēm un īpašībām. Un tu minēji to piemēru ar tiem diviem spēcīgajiem. Tas nepie kā labi nenovedīs, tāpēc, ka divi spēcīgi agri vai vēlu sāks konkurēt un cīnīties savā starpā. Tas nav labi. Tāpēc balansam ir vajadzīgi tā, ka tā kā samainīt tos komplektus vietām, to, ko tu pieminēji. Ja? Ja kāds ir spēcīgi velkams, tad viņam tas stiprais vilcējs arī ir nepieciešams, jo tas spēcīgais, viņš ļoti labprāt dos visādas norādes, ieteikumus, izlems varbūt otra vietā. Un tam pirmajam, viņam ļoti patiks un derēs tas, ka kāds viņu neapgrūtina ar kaut kādu grūtu lēmumu pieņemšanu vai ar saņemšanos, ja viņi tādi ir vajadzīgi viens otram. Un tieši tādā pārī arī ļoti veiksmīgi mēs varam augt un attīstīties, ja? Jo mēs ikdienas esam blakus tā kā ar tādu treneri, cilvēku, kurš tev rāda priekšā citas raksturīpašības. Un tur arī notiek tā izaugsme tajās sadrīgajās attiecībās. Un ja kādā brīdī ir, reiz ar draudzenēm runājam, ka apnīk vilkt vai apnīk, ka man visu laiku kaut ko norāda, vai ir tādi brīži, ja dzīvo attiecībās, un tad kādā brīdī liekas, ka tā kā sāk apnikt, ka tev kāds visu laiku vai jāvelk, vai tieši otrādi kāds tevi tad visu laiku tagad tur zāģē, pieņemsim. Ja, tam vīrietim tā sieviete salikusi savus mērķus, skrien pa priekšu, ja, un tikai aiziet. Kas notiek, ir kaut kādi instrumenti tajā brīdī? Droši vien komunikācija varētu būt savstarpējā viens no, bet kas tādā praksē, vai tu esi saskārusies ar tādiem gadījumiem, ka nāk pie tevis un saka, ko darīt? Regulāri sastopos ar šo un teikšu varbūt nepopulāru viedokli, bet tas ir signāls, ka tās ir nesaderīgas savstarpējās attiecības, jo ļoti bieži tā ir sieviete, kura ir uzņēmusies vilkt, bet reāli tā viņas daba, tā viņas būtība nav tas vilcējspēks. Ja? Mēs nepiekūstam no savām stiprajām pusēm. Mēs nevaram nogurt no tā. Ja tā ir tava iekšējā būtība, tu to dari, tev tas ir organiski un viss ir brīnišķīgi. Bet ja tu esi tēlojusi vai varbūt pat netēlojusi, ja tu esi pieņēmusi, ka tā ir, ar attiecībām ir jāstrādā, kādam taču ir jābūt tam līderim, ja? Tad tā arī ir, tāds ir tas iznākums, bet ja ir tā, ka kādam apnīk vai nepatīk, tad tas ir jau pirmais signāls, ka tur kaut kas ir nošauts greizi tai partneri izvēlē. Ko tu tādās, vai tu dod arī, teiksim, tādus radikālus tos ieteikumus, ka tu saki,
Jā, es dodu tikai un vienīgi radikālus ieteikumus, tāpēc, ka jā, samuldēt es nevaru, un es teikšu tā, ka pie manis tāpēc arī nāk. Pēc tā arī nāk. Savā ziņā es esmu pēdējā instance vai pēdējais tas gala punkts, pie kā atnākt un pateikt. Un jā, pāri dažkārt ir saskumuši, bet tad, kad es izskaidroju, kāpēc tā notiek un kādas ir šī pāra perspektīvas, pat ja viņi sarunāsies, pat ja viņi saņemsies, pat ja viņi pavadīs vairāk laika kopā un vēl nezinu ko, tas nemainīsies. Jo nekādi nevar izmainīt iekšējo sajūtu, kāda ir tevī, kad tu esi blakus tam otram cilvēkam. Tu vari smaidīt, tu vari būt pieklājīgs un iejūtīgs un ievilkt telpu un izelpot, ja? Bet iekšā tas ēž, un ar to mēs neko nevaram iesākt, ar savu iekšējo sajūtu. Un viņi agri vai vēl nāks kaut kur pausīm ārā. Kā atrast to attiecību ķīmiju, sadarbību, kā saprast cilvēku, teiksim, iet uz randiņiem, kas ir tas, ko ņemt vērā, vai dot laiku tai ķīmijai, vai tiešām tādā instantā tu saproti, mums tāda ķīmija radās, vai ķīmijai vai kaut kādu brītiņu? Ķīmija nav laba lieta, manā skatījumā. Ilgtermiņa attiecībām tā nav laba lieta. Ķīmiju mēs meklējam tad, kad mums nav cita parametra, kā izmērīt to, vai man tas cilvēks derēs vai nē. Vienkāršāk sakot, ja mēs nezinām socioniku, tad mēs meklējam ķīmiju. Tas ir arī mans personīgais pieredzes stāsts, un to es arī pati esmu piedzīvojusi savā randiņu periodā. Arī padalīties mazliet. Jā, es varu nedaudz padalīties. Es ļoti agri apprecējos, ļoti agri izšķīros. 25 gados jau biju viena pati ar 2 maziem bērniem, un arī kategoriski iebildu pret to, ka vajadzētu iet internetā iepazīties, bet draudzene aizvilka un nosēdināja pie datora un teica, tagad tu darīsi tā. Un, protams, kad šajā posmā tu esi tāds tā kā jēla ola, tu vispār nesaproti, kā tajā vidē, tajā publikā dzīvoties, kādi tur ir noteikumi, vai man ir jādraudzējās ar visiem, vai man ir jābūt pieklājīgai pret visiem, vai man ar visiem ir jāiet uz randiņu. Jā, un diezgan bieži es arī šo no vīriešiem dzirdēju, tā kā sarakstoties vai arī satiekoties, kad mēs runājam, ko tad tu meklē? Klikšķi. Gribu klikšķi, ja? Un kā neklikšķi, tā neklikšķi. Kā neklikšķi, tā neklikšķi. Tā kā tas ir viens no tādiem parametriem, pie kā cilvēks pieturās, domājot, ka tur kaut kas saslēgsies un notiks kaut kāds brīnums. Bet faktiski tas, ko tu pieminēji, kad aizgāju, apskatījos, nepatika, šim vajag ļoti ticēt īstenībā. Tas ir labs signāls, tāpēc, ka mūsu ķermenis ļoti daudz ko mums pasaka priekšā par to, ko es domāju šajā situācijā, kāda ir mana attieksme pret to cilvēku. Jo bēda sākas tad, kad mēs prātu pieslēdzam, kad es sāku domāt, vispār jau normāls, ja? Redz, šķīries, ja, darbs ir, pasties ar normālu mašīnu atbrauc, nevis ar kājām vai ar trolejbusu, ja? Zobi ir, ja? Brīnišķīgi un vienkārši veiksmes stāsts, bet vēderā tur jau notiek, tā reakcija, tavs vēders zina, tevi velk pie tā cilvēka vai atgrūž. Tāpēc uz prātu īpaši nevajadzētu paļauties, vajag paļauties uz socionikas zināšanām. Tur, protams, analītika ir vajadzīga, bet, ja tev viņu nav, tad klausi tai savai vēdera sajūtai. Ļoti bieži vīrieši šķendējās par šo, kā tu vari saprast pirmajā reizē, tu man tikko ieraudzīji un uzreiz saprati, ka nebūs. Dod iespēju, ja tur vajag 3 vai 7 randiņus. Nē, ja tev ir tā sajūta, ka nav un nebūs, tad arī nav un nebūs. Jo to es dzirdu pēc tam tajās šķiršanās konsultācijās. Es vienmēr pajautāju, kā jūs iepazināties, kā jūs iepatikāties viens otram. Un visbiežāk ir tas, man jau uzreiz likās, ka nebūs. Un otra lieta, mums ir jāvērtē, cik viegli mums vedās sarunas. Jo ir taču tā bijis, kad tu satiecies ar cilvēku un saproti, no viņa nevar izspiest nevēlni, ja? Un tad vajag kaut kā tā uzturēt to sarunu. Un redz, tad, kad mēs sarakstījāmies, tad bija tik forši, tagad mēs satiekamies klātienē un kā pa celmiem. Tas arī nekam nedara. Ar sadarīgo cilvēku komunikācijai ir jābūt vieglai. Nevienmēr varbūt viņi būs par kaut kādām super patīkamām tēmām, bet es tos salīdzinu ar tādu tā kā pingponga spēlēšanu. Tad, kad mums abiem diviem gribās savstarpēji apmainīties ar nevis ar līdzīgu informāciju, jo šis arī ļoti bieži notiek, mēs meklējam līdzīgo.
sievietes ir īpaši saka, ārprāts, es satiku savu dvēseles radinieku. Nu, ja tu šādi secini, tad bēdz, ko kājas nes. Dvēseles radinieks tev var būt labs draugs, domu biedrs, bet ne partneris dzīvē, jo mēs ļoti bieži aizmirstam, kam tad mums tas otrs cilvēks ir vajadzīgs. Ja? Mēs tik ļoti tā kā tiecamies mīlēt, bet aizmirstam par to, ka attiecības tā ir sadzīve, tā ir sadzīvisku jautājumu risināšana. Un mēs agri vai vēlu pret to atdursimies, jo, ja satiekās divi dvēseles radinieki, viņi brīnišķīgi dosies kopā uz bibliotēku vai uz teātri vai kaut kur, bet kas notiks tad, kad ir tur remonts jāpabeidz vai miskasti jāiznes vai nauda jānopelna, tur jau rodās visas tās nelaimes ģimenē. Mēs visi atduramies pret sadzīvi, un ja nav šī te papildinājuma, ka viens ir dvēselisks, bet otrs ir saimniecisks un praktisks, tad nekas labs tur nevar sanākt. Ko darīt, ja tu saprast, ka man nav jāgaida tas klikšķis, tu vari arī pirmajā randiņā saprast, būs vai nebūs, bet negaidi, ka klikšķēs, ko darīt, tā padās. Eju nav ne klikšķis, ne vēders, nekas, viss slikti nav mums vīriešu nav šeit. Vīrieši saka, ka sieviešu nav, ārprāts, bēdu ielai. Jābrauc kaut kur citur, aizbrauc citur, arī kā nav tā nav. Ko darīt? Cilvēki ir, un ko es esmu secinājusi, lai arī dažkārt liekas, es esmu izskatījis to Tinderi, krustu un šķērsu, zinu, tur pazīstu visus no vietas, bet pieņemsim, tad, kad pie manis atnāk tāds cilvēks un saka, dod šurp to savu Tinderi, es paskatīšos, kas tev tur vispār notiek. Un mēs paši nepamanam, ka mēs izvēlamies vienādus cilvēkus. Mums ir kaut kāds savs iekšējais šablons, un mēs automātiski aizšķiram projām tos, kas tajā šablonā neierakstās. Un tad mans uzdevums ir to šablonu salauzt un iešķirot tos, uz ko vai tas vīrietis vai tā sieviete iepriekš nav skatījušies. Jo noteikti ir tādi vīrieši un sievietes, kas spiež to sirsniņu pilnīgi katram, ja, un tad tur gaida kaut ko. Bet es domāju, ka tā tomēr nav. Mēs kaut kādas izvēles izdaram, un vienkārši ir jāskatās uz citādākiem cilvēkiem, arī vizuāli pat. Ja. Ir meitenes, kuras saka, man tikai tie bārdainie un sportiskie, un tad viņus tur sašķiro, un tad viņi iet uz tiem randiņiem, un realitātē viņi jau arī izrādās viena tipa cilvēki, un nekāds progress tur tais attiecībās nenotiek. Viņa nepaskatās uz to neliela auguma apaļīgo plikpaurīti, kas būtu tas viņas īstais vīrietis. Ja? Viņu pašķir garām, jo grozies kā gribi, mums jau tajos tīklos ir tikai šī vizuālā informācija. Ja? Neko jau mēs vairāk tur nevaram izfantazēt. Mēs apskatāmies uz bildīt nepatīk un viss. Ko tu padarīsi? Un kā ir dzīvē, tā iepazīšanās, jo mēs arī runājam par cilvēku tipiem, vai tas palīdz, ja tu saproti, ka es esmu sporta zālē, tātad šeit droši vien it kā sakrist ar interesēm, viņš arī sporto, vai viņa arī sporto, varbūt vīrietis ir tas, kas biežāk uzrunā sievieti, vai otrā, kā tas vispār ir, vai vīrietis ir pirmais, kas veicina to, vai sievieti? Es godu vārds nevienu stāstu neesmu dzirdējis, ka iepazīstās sporta zālē. Tur cilvēki iet vingrot galā, jā, gribētos, ļoti tā gribās, lai viņš uzkrīt virsū kaut kur lielveikalā, vai jūs saskrienaties ar krūtīm degvielas uzpildes stacijā, un tu viņam uzlej kafiju, un viņš tāds, tu esi mana sapņu sieviete. Ja? Tā laikam ir biežākā vieta, kuras atrodos, tāpēc to teicu. Bet jebkas cits, zinot tos cilvēku tipus, vai ir vieglāk tās attiecības izveidot arī ne tai digitālajā pasaulē, bet īstajā dzīvē. Ja tu esi tāds cilvēks, kas ļoti daudz kur apgrozās, tad tu, protams, uztrenē aci un saproti, kurš ir tas tavs tips, uz ko tev vajadzētu skatīties. Bet, būsim reāli, man liekas, ka mūsu introvertajā sabiedrībā mēs diezgan maz kur izejam, maz kur pulcējamies, un visbiežāk, ja mēs pulcējamies, tad tur mēs esam domu biedri, un tas nozīmē, ka tur atkal ir līdzīgie, un tas atkal nedara, jo tas tavs sadarīgais, viņš ir kaut kādā citā kosmosā, citā sabiedrībā, viņš nodarbojas ar citām lietām nekā tu.
viņš dara kaut ko citu, pelna citādāk, un jūsu ceļi nekrustojas. Tāpēc ar to iepazīšanos dzīvē es teiktu, ka ir baigi draņķīgi mūsdienās. Es šim stāstam ticu vienīgi jauniešu sakarā, bet tad, kad mēs esam jau tādā nopietnā vecumā, un galu galā tas ļoti samazina mūsu iespējas. Ja mums ir apkārt tie mūsu kaut kādi tur kolēģi vai biznesa partneri vai kas, viņi jau ir 2, 3. Tu ieeji Tinderī, tur tev ir 53 vismaz no kā izvēlēties, un tu vienā vakarā sarunā 3 randiņas. Daudz produktīvāk, kā es teicu pašā sākumā. Es esmu par rezultātu, optimizēju. Un ja tu zini šos cilvēku tipus, pazīsti sevi un zini, kā noteikt otra tipu, vai zinot šīs atslēgas cilvēku tipos, tu vari vinnēt to otru cilvēku vairāk, viņu uzmanību. Jā, tās meitenes, kas nāk pie manis, viņas saņem konkrētus ieteikumus, kā viņai vajadzētu izskatīties, piemēram, lai viņas sadrīgais uz viņu paskatītos. Ja? Vai viņš ir tāds cilvēks, kurš ir tendēts redzēt un vērtēt vizuālo, vai tieši otrādi, viņam vairāk interesētu tavs dvēseliskums vai intelekts, tādas lietas. Tā kā, protams, un ir jābūt gatavam uz to, ar kādu cilvēku tev būs darīšana. Tāpēc man ir tāda slēgtā Telegram grupa, kurā nonāk cilvēki pēc konsultācijām, kur viņi mācās atpazīt dažādus tipus, jo viņi savā starpā komunicē. Un tā viņi iegūst izpratni par to, kurš ir runīgāks, kurš ir drosmīgāks, kurš ir bezkaunīgāks, kuri ir tie, kas sēž malā un popkornu ēd un skatās uz to visu. Ja? Tādā veidā mums ir arī praktiska vieta, kur trenēties. Jā, tieši tā. Labi. Evija, pieņemsim, tu dod man padomu, ka es pavasarī esmu sapratusi, es meklēju mīlestību, meklēju to partneri, gribu tomēr beidzot nevis vien pati aiziet uz to terasīti, bet aiziet ar kādu kopā. Kas būtu tas padoms, ko tu dotu šādai sievietei, jo īstenībā varbūt arī vīrietim? Es gribētu teikt, ka šo attiecību meklēšanas procesu nevajag uztvert pārāk nopietni. Ja reiz pavasaris, tad ķeramies klāt tam kā tādai koķetēšanai vai kā piedzīvojumam, jo arī šajā procesā mums ir jātrenējās. Mums ir tomēr jātrenējās saprast tos cilvēkus, arī šķirot, saprast, vai jūs esat vispār no viena plaukta, vai jums ir pa ceļam kaut kādā īsākā vai garākā posmā. Ja? Mums ir jāķerās klāt tam kā rotaļai. Un tas nav tik atbildīgi, varbūt, kā kādreiz mēs cenšamies to darīt. Es atceros arī pati sevi tajā posmā. Es katru vīrieti iztēlojos kā savu potenciālo vīru. Ja? Es ļoti nopietni, un līdz ar to ir pareizi jāuzvedās, pareizi jāizskatās un pareizi jāsmaida. Un jāsaka, kad tik tiešām savu vīru es satiku internetā tad, kad es visam atmetu ar roku un teicu, lai notiek, kas notikdams. Aiziešu, riskēšu, mēģināšu, ko man zaudēt? Ja? Man tajā laikā bija 30 gadi, un man likās, ka man jau vairs tiešām nav jātēlo nekāda svētā, un vienkārši vajag mesties iekšā piedzīvojumā, un tas ir arī ļoti labi rezultējies. Tā kā mēs drīkstam būt īstas, dabiskas, atlaist to savu iespringumu attiecību meklējumos un tās nopietnības piešķiršanā, un iespējams, ka tas ir tas pareizais ceļš, kā satikt savu cilvēku. Tad, kad tu esi īsta. Evija, ja tev būtu tev kā Evijai jāapsaka, kas ir māksla dzīvot? Māksla dzīvot ir atrast savu komforta zonu, saprast, kas ir organiski tieši tev, kāds ir tavs dzīves temps, kas ir tavas vērtības, kas tev ir svarīgi, un nekad no šīs komforta zonas vairs neiziet. Pat, ja tas nesaskan ar kaut kādiem sabiedrības uzskatiem, vai to, ko grib visi, vai to, ko būtu pareizi gribēt. Ja tev patīk sēdēt mājās, šūpoties šūpuļkrēslā un iedzert to sarkanvīna glāzi, tad, man liekas, brīnišķīgi. Nav jānopelna visa pasaules nauda, vai jākļūst tur mega slavenam. Ja tas ir tas tavs ceļš, tad tā ir īsta māksla dzīvot. Evija, tu dalījies tik daudz ar mums, tagad es gribu padalīties ar tevi, kas ir viena no dentārijuma dāvanu karte, jo smaids taču arī spēlē tik lielu lomu, vai ne? Attiecību veidošanā un vispār dzīvē tas ir tāds skaistākā rota, kā arī no Nateo D vitamīns imunitātes veicināšanai, pavasars nāk, droši vien rezerves ir izbeigušās. Nateo D ir ērti dozējams pilienu, koncentrātu kapsulu, spreju vai dabisku un garšīgu želē vitamīnu formā.
un dāvanu karte no Zobārstniecības klīnikas Dentārium, kas izmanto jaunākās ārstēšanas metodes. Paldies, Evī, par šo sarunu, un paldies arī tev, ka tu klausījies un cerams atradi instrumentus, kā veidot šo brīnišķīgo attiecību mākslu. Mēs ar Eviju tiksimies arī turpmākajos raidījumos, lai runātu par sociānikas un attiecību lomu darba kolektīvos un savā karjeras izaugsmē.